Cilvēka vēlme lidot kā putnam jau sen vairs nešķiet kā sapnis. Šodien ikdienas gaisā paceļas miljoniem cilvēku. Attīstoties aviācijai, šis sapnis ir kļuvis piepildāms ikvienam. Tomēr līdz ar šo attīstību aizvien pieaug gaisa satiksmes intensitāte, kas prasa rūpīgu pāraudzību. Runājot par Latvijas gaisa telpu, jāmin valsts akciju sabiedrība Latvijas gaisa satiksme, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt ar avionavigācijas pakalpojumiem visus gaisa telpas lietotājus Rīgas lidojuma informācijas rajonā. Galvenā pamatfunkcija, ar ko nodarbojas mūsu uzņēmums, ir jau ar tā vienkārši izteikties un vienkāršot, lai mūsu skatītājs varētu labāk saprast, ir novadīt lidmašīnas Latvijas gaisa telpā. Faktiski mūsu dispečeri lidmašīnas novada gan pārlidojot pāri Latvijas teritoriju, gan arī tas lidmašīnas, kuri nosēžās, nolaižās Latvijas lidostās un arī paceļās gaisā. Tātad šī ir tā galvenākā funkcija. Protams, ir arī citas funkcijas, bet tā ir tā galvenā funkcija. Šobrīd mūsu uzņēmumā darbojās aptuveni 330 cilvēku. Uzņēmumā šobrīd strādā tehniskais personāls, tieši aviodispečeri, kuri nodrošina šo te funkciju, kā arī ļoti liela nozīme ir drošuma jautājumiem. Šeit arī darbojās atsevišķs departaments, kurš arī pārvalda kvalitātes politiku. Un ir atbalsta funkcija nodrošina administratīvais departaments. Un, protams, ir ļoti svarīgi uzņēmumu attīstīt, ļoti svarīga ir nākotnes vīzija. Un ar nākotnes vīziju tad nodarbojās attīstības departaments, kurš iesaka tos galvenos virzienus, kuri šobrīd arī ir aeronavigācijas jomā pasaulē, un iesaka visoptimālākos un visprogresīvākos virzienus uzņēmuma attīstībai. Statistika rāda to, ka šie avio pārvadājumi pieaug, tātad intensitāte arī pieaug, aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas intensitāte arī pieaug. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem šiem jauniem izaicinājumiem. Bet, godīgi sakot, mēs esam, vismaz tas ir mūsu viedoklis, mēs esam 2 soļus priekšā šiem izaicinājumiem. Un faktiski es gribētu pateikt, ka perspektīvas gan avionozarei, gan arī mūsu uzņēmumam, kā aeronavigācijas sniegšanas pakalpojumu uzņēmumam, ir ļoti optimistiskas. Ļoti labas perspektīvas. Turpinot dinamiski attīstīties, Latvijas gaisa satiksme nepārtraukti pievērš uzmanību sniegto pakalpojumu kvalitātei un tehniskā nodrošinājuma bāzei. No tehniskā nodrošinājuma ir lielā mērā atkarīgs arī lidojuma drošums. Tieši es runāju šobrīd par aeronavigācijas pakalpojumu. Bet, kā jūs zinat, aviodispečers tas ir viens no svarīgākajiem posmiem avio pārvadājumos un drošu lidojumu nodrošināšanā. Un tieši tāpēc nepārtraukti tiek celta esošo dispečeru kvalitāte, un līdz ar intensitātes pieaugumu tiek piesaistīti jauni speciālisti, kuriem jau šobrīd notiek apmācība, kā arī tiek pieņemti kandidātu iesniegumi nākamajam apmācību ciklam. Kā jau jūs zinat, dispečera darbs ir ļoti atbildīgs, tāpēc arī prasības ir ļoti augstas. Atlasi mēs veicam ļoti rūpīgi. Pirmkārt, dispečeriem, tie nav dispečeri, tie kandidāti vēl. Kandidātiem ir jāiziet tāds Eiropas tests, kas ir ļoti, ļoti nopietns, vairākas stundas ilgst un pat vairākas dienas, kas pārbauda gan telpisko domāšanu, gan matemātisko, gan loģisko, arī angļu valodu, jo šis tests ir angļu valodā, līdz ar to loģiski, ja cilvēks nezina angļu valodu, tad viņš arī šo testu nevar nokārtot. Lūk, un pēc šī testa rezultātiem tad notiek vēl mūsu psihologa pārbaude, kur tiek pārbaudīta kandidāta psiholoģiskā
atbilstība, jeb derība šim darbam, un arī motivācija, jo arī motivācija ir ļoti svarīga. Bērnībā jau man bija doma, kad varētu saistīt kaut ko ar lidmašīnām, ar pilotiem, ar gaisa satiksmi, bet dzīvē iegrozījās tā, ka es tomēr mācījos par datorzinātnēm, un tad vienā brīdī vienkārši brālis, kurš arī strādā aviācijas jomā, viņš ieteica man nākt uz dispečeriem, jo pilotiem bija diezgan grūti tikt un finansiāli neiespējami. Tāpēc viņš ieteica nākt uz dispečeriem un pamēģināju, pieteicos, jo tieši bija arī konkurss un sanāca tikt. Apmācības ilgst 8 mēnešus. Tajā laikā tiek apmācīts lidmašīnas uzbūve, terminoloģija, frazeoloģija, tas ir, kāda ir jārunā, jākomunicē ar pilotiem, tad aviācijas drošība, aviācijas likumi. Protams, arī pēc tam mēs nāksim uz šo klasi simulatoriem strādāsim, tieši izspēlēsim vairākas epizodes. Runājot par simulātoru, jāatzīmē, ka tas ir viens no modernākajiem Baltijas valstīs, un šim simulātoram ir ļoti liela loma jau esošo dispečeru kvalitātes celšanā, kā arī jauno apmācībā. Dispečers var izspēlēt dažādas situācijas, un pats galvenais avārijas situācijas, kas cerams nekad dzīvē nenotiks, bet dispečerim ir jābūt gatavam, un tas ir pats galvenais. Un viņiem obligāti reiz gadā ir jāaiziet šīs te avārijas apmācības, tas ir emergency training. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo dispečeram ir jābūt gatavam jebkurai situācijai. Dispečera darbs ir ļoti atbildīgs, tas prasa nepārtrauktu koncentrēšanos un uzmanību. Tomēr, kā atzīst izbijusī dispečera tagadējā gaisa satiksmes vadības inspektora Romeles kundze, tas ir ļoti interesants. Šis darbs ir ļoti interesants un, manuprāt, sniedz milzīgu gandarījumu, redzot, nosēžoties un paceļoties lidmašīnu un redzot to, ka arī tavas tur pūles ir pieliktas, man liekas, gandarījums ir vienreizējs. Īstenībā, kā jebkurai profesijai ir savi plusi un savi mīnusi. Ja? Kā viens no galvenajiem plusiem tas ir tas, kā jūs teicāt, interesanti, ja, strādāt. Īstenībā tas ir ļoti superīgi. Es līdz šim brīdim man īstenībā nebija sakarā ar aviāciju, un tāpēc es to sapratu vispārēji, ja, teiksim, virsēji. Es domāju, tāpat arī uztveru šo aviācijas padarīšanu un arī to dispečera darbu arī tā lielākā cilvēku daļa. Ja. Taču, kad es tiku tajā sistēmā, ja, kad iedziļinājos tajās galvenajās normās, tajās prasībās un tā tālāk, es varu pateikt, ka šis darbs ir ļoti grūts, īstenībā grūts. Stresa ietilpīgs, ja, teiksim, vajag būt cilvēkam ļoti punktuālam, ļoti precīzam, jo šeit nedrīkst, teiksim, neievērot kaut kādas normas. Jebkurš variants, jebkurš brīdis tiek aprakstīts dokumentos. Un īstenībā dispečeram jāzina visi likumi, aviācijas likumi, ja. Visas prasības, visas instrukcijas, darba tehnoloģijas, jābūt diezgan, var tā teikt, arī nedaudz universālam cilvēkam, jo dispečers savā darbā izmanto visu informāciju apkārt, kas viņam tiek sniegta. Tas ir meteo informācija, tā ir tehniskā informācija. Tas ir arī kaut kāda, piemēram, iedomāta varbūt no pilota puses, kā tas izskatās. Ja? Dispečeram arī jābūt arī, tā kā par tā teikt, arī grupas spēlētājiem. Ja? Tā kā jābūt grupā komandas spēlētājiem, tā varētu, laikam, labāk teikt. Tātad labam psihologam. Jo bieži vien gadās kaut kādi varianti, kad vajag ar cilvēku apsēsties parunāt. Tātad, ja mēs apkopējam to visu, ja, tas ir ļoti interesanti. Bet arī ļoti no tevis prasošs darbs, teiksim. Un arī viena no grūtākajām lietām tas ir tas, ka ir maiņu darbs. Organisms arī citreiz dumpojas, ja, pret tām nakts maiņām un tā tālāk. Tā visa nopietnība. Tāpēc, ka, piemēram, pat ja mēs ņemam faktiski šodienu, ja, caur manām domām, ja, ir izgājis vairāki 1000 cilvēku, ja, un vairāki varbūt tur 10 lidmašīnas kā tādas, ja, kuras praktiski bija vienlaicīgi konfliktējušas. Jo tas ir normāls darbs, kad visas lidmašīnas grib vienā punktā, vienā horizontālā robežā, vienā laikā, vienā augstumā būt vienā laikā, ja, kā sakām. Lūk, tā ka tas ir ļoti interesanti.
Gaisa satiksmes vadības dispečera darba pamatuzdevums ir lidojuma vadība, un šie dispečeri strādā gaisa satiksmes vadības centros. Latvijā šāds centrs atrodas Rīgas lidostā, Liepājā un Ventspilī. Šis darbs ir grūts un ļoti atbildīgs, jo no tā ir atkarīgs daudz cilvēku dzīvības. Dispečera darbs ir grūts arī tādēļ, ka visu laiku ir jāstrādā maiņās, gan dienas, gan nakts, arī svētku dienās. Bet tajā pašā laikā tas ir ļoti interesants, un ja tev aizrauj aviācija un tu zini, ka šāda darba slodzes tev ir pa spēkam, tu vari pieteikties jauno dispečera apmācības kursam. Vairāk informācijas atradīs Latvijas gaisa satiksmes mājaslapā www.lgs.lv.